Izmaiņas elektroenerģijas tirgus likumā paredz, ka iedzīvotāji var izvēlēties starp dažādiem elektrības tirgotājiem, tarifu plāniem vai pat pakalpojumu komplektiem. Līdzīgi kā līdz šim izvēlējāties sev piemērotāko mobilo sakaru operatoru un tarifu plānu, saglabājot savu tālruņa numuru, jūs tagad varat izvēlēties elektroenerģijas piedāvājumu. Elektrības tirdzniecību iedzīvotājiem ir uzsākuši 2 uzņēmumi – Latvenergo un Baltkom. Visi tirgotāji izmantos valstī esošo elektrotīklu, par kuru rūpējas un turpinās rūpēties uzņēmums Sadales tīkls, kas turpmāk būs visu tirgotāju partneris. Neatkarīgi no tā, kura uzņēmuma klients jūs būsiet, arī turpmāk Sadales tīkls veiks skaitītāju apkalpošanu, elektrības uzskaiti, kā arī informēs jūs ar izziņu palīdzību par plānotajiem remontdarbiem vai bojājumu novēršanu. Šobrīd 800 000 mājsaimniecību pakāpeniski saņem tirgotāju piedāvājumus. To jauno tarifu plānus ir iespējams aplūkot abu uzņēmumu interneta mājaslapās, kā arī klientu centros vai zvanot uz tirgotāju uzziņu tālruņiem. Informāciju par elektroenerģijas tirgu un visiem tirgotājiem var iegūt www.sadalestīkls.lv vai rakstot st@sadalestīkls.lv, kā arī zvanot 80 200 403. Lai jums sākot ar jaunu mēnesi būtu pieejams labākais tarifu plāns, tirgotāja piedāvājums jāizvēlas līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam. Pirms veiksiet izvēli, rūpīgi izpētiet savus elektrības lietošanas paradumus un ikmēneša patēriņu. Atcerieties, ja vēl neesat gatavs izvēlēties sev piemērotāko elektrības piedāvājumu, neuztraucieties, to turpinās piegādāt esošais tirgotājs par universālā pakalpojuma cenu, līdz veiksiet izvēli. Izvērtējiet nevien tirgotāju piedāvātos tarifus, bet arī apmaksas veidu un citus līguma nosacījumus.